pārsvarā nozīmē magnētisko rezonanci sirdī, iekaisīgu slimību atklāšanai, kontrolei dinamikā, ārstēšanas novērtēšanai, kā arī hronisku slimību diagnostikai, ārstēšanas novērtēšanai, dažādu pārmaiņu neskaidros gadījumos, ja ir ritma traucējumi. Magnētisko rezonanci mēs atklājam gan sirds funkciju, kā tādu tilpumus, arī vārstuļu funkciju, un arī tūsku, teiksim, iekaisuma gadījumos, ja tā ir akūta, pārmaiņas, vai ir fibroze, tā saucamie rētaudi, vai ir kaut kādi uzkrāšanās problēmas, teiksim, taukaudi uzkrājās, vai cita veida nogulsnēšanās slimības, kā arī iespējams noteikt arī dzelzs uzkrāšanos. Tā saucamie mapingi, tas ir mums papildus rīks, kas mums ļauj ne tikai ar aci novērtēt, vai ir kaut kādi rētaudi vai tūskas, bet tas ļauj mums arī pēc krāsu paletes noteikt vizuāli un papildus kvantitatīvi, tas ir ar cipariem, mēs varam noteikt, vai ir tūska, vai ir fibroze, ko mēs vēl neredzam ar aci. Sirds magnētisko rezonances izmeklējumu mēs rekomendējam gandrīz jebkurai pacientu grupai. Uz šo izmeklējumu vajadzētu sagatavoties gan morāli, par cik izmeklējums ir diezgan garš, un ir jābūt noteiktām asins analīzēm, jo tiek izmantot kontrastviela. Magnētiskās rezonances izmeklējumam ir viens no ierobežojumiem sirds stimulātori, kuri ir obligāti jāpārbauda pirms tam, ir ar kuriem nevar veikt izmeklējumu, un ir tādi, ar ko var veikt izmeklējumu, bet tad parasti ir jāsaskaņo ar savu ārstējošo ārstu, biežāk ar aritmologu, vai to var darīt. Pārbaudat savu sirdi pēc vajadzības, bet arī, ja jūtat, ja kaut kas nepatīk, noteikti konsultējoties ar kardiologu, un, ja ir nepieciešams, tad droši nāciet veikt magnētisko rezonanci, jo tā ir droša un nesāpīga izmeklēšanas metode.